Spēja izstrādāt kaut ko uz datora ekrāna un pēc tam to izgatavot tikai dažu stundu laikā ir kļuvusi ārkārtīgi vienkārša, pateicoties trīsdimensiju drukāšanai. Un tas man ir ļāvis izveidot daudzus projektus, sākot no elektriskiem velospēdiem līdz dzinējiem, kas darbojas ar saspiestu gaisu. Taču pēdējos 2 gadus esmu strādājis pie jaunas iekārtas savā darbnīcā – paštaisītas CNC frēzmašīnas. Šo video sponsorē JLC CNC, par viņiem pastāstīšu vēlāk. Trīsdimensiju drukāšana ir pazīstama kā aditīvā ražošana, kur detaļi tiek izveidot pievienojot materiālu. To var izdarīt sacietinot šķidru sveķi, piemēram ar Formlabs Form 4L, kas spēj izveidot iespaidīgi precīzas un lielas detaļas. Vai arī to var izdarīt izkausējot plasmasas pavadienu caur sprauslu, piemēram ar Prusa Core One. Un abām iekārtām ir nepieciešams stingrs rāmis, lai nodrošinātu izdrukāto detaļu precizitāti. Bet CNC frēzmašīnai ir jādara tas pats, vienlaikus spiežot ātrgaitas frēzes cauri metāla blokiem. To achieve this rigidity, the frame is built from large aluminium extrusion. Lai panāktu šo stingrību, rāms tiek veidots no lielām alumīnija profiliem, kurus viegli savienojams ar skrūvēm un nodrošina zināmu regulējumību, lai vēlāk visu varētu precīzi izlīdzināt. Tomēr, kad es iesitu rāmim ar āmuru, tas skan kā zvans. Tāpēc, ja nu gadījumā tas atkal tiek iesists ar āmuru, es nolēmu izjaukt rāmi un piepildīt to ar smiltīm un epoksīda sveķiem, ko bieži dēvē par epoksīda granītu, kas cerams samazinās vibrācijas. Vai tas ietekmēs griešanas kvalitāti, es nekad neuzzināšu, bet noteikti viss kļūst daudz smagāks. Tas noteikti ir daudz smagāks. Un šis rāms veido stiprinājumu punktus, pa kuriem pārvietosies katra no 3 asīm. Un ir svarīgi, ka katra asa kustēsies tikai savā noteiktajā virzienā, un tas ir šo lielo lineāro vadotņu uzdevums. Un, lai darbinātu katru asi, tiek izmantotas šīs lielās lodīšu skrūves, kas pārvērš elektromotoru rotācijas kustību lineārā kustībā. Four-stepper motor, which has Tomēr izvēlētais motors ir NEMA 34 soļu motors, kam ir daudz lielāka kontrola salīdzinājumā ar rokas urbi. Un katrai asī būs savs motors, lai pārvietotu griešanas uzgali visos 3 virzienos. Šīs iekārtas 4. motors ir vārpsta, kas ir pavisam cita veida motors, jo tas ir paredzēts, lai grieztu asus uzgaļus ar ātrumu līdz 24,000 apgriezienu minūtē un jaudu 22 kW. Un šo motoru vadus var ērti novietot caur kabeļu energoķēdi, kas iet gar portāla aizmuguri. Runājot par portālu, šāda CNC iekārtas konstrukcija ir pazīstama kā fiksētā portāla konstrukcija, kas nozīmē, ka tā ir nepieciešama darba plāksne, kas kustās uz priekšu un atpakaļ pa Y asi. Tas ir ļoti līdzīgi dažiem 3D printeriem, piemēram Prusa Marka 4, lai gan man dizaina izvēle nebija tieši iedvesmot no tā. Daudziem lieliem CNC frēzēm ir kustīgā portāla konstrukcija, kas ir lieliski piemērots liela materiāla lokņa griešanai, taču šādam dizainam var pietrūkt stingrības, jo portālam ir jākustās. Savukārt precīzākai frēzmašīnai, ko bieži izmanto metāla apstrādei, būs daudz mazāks griešanas tilpums. Tā pārvietojas gan X, gan Y asī, kamēr vārpsta ir piestiprināta pie stingra balsta, kas kustās tikai augšup un lejup. Tātad mana iekārta ir kaut kur pa vidu starp abām, kur X as iet gar lielu stingru portālu, kas ir piestiprināts pie rāmja pamatnes un arī nes Z asi. Tas ļauj būves platformai būt salīdzinoši lielai, jo tā var pārvietoties zem portāla. Cerams, ka šī ierīce spēs izgriezt mazus, precīzas detaļas maniem projektiem, vienlaikus spējot apstrādāt loksnes līdz 500 mm gan X, gan Y asī. Taču, lai vadītu visas šīs as, mums ir nepieciešama vadības plate, un esmu izvēlējies Duet 3.6 HC plati. To man ieteica cits YouTube satura veidotājs un CNC būvētājs Ivans Miranda. Šai platē ir dažas foršas iespējas, piemēram, augstas strāvas motoru driveri, kas ļauj motorus pieslēgt tieši pie šiem kontaktiem, un Ethernet ports, lai pieslēgtos internetam. Tātad to var vadīt ar jebkuru ierīci, kurai ir interneta pārlūks. Perfekti. Un kad visa elektronika bija uzstādīta, es ap iekārtu uzbūvēju rāmi, izmantojot vēl dažus alumīnija profilus, kas noturēs plānas alumīnija loksnes, lai izveidotu aizsargu apvalku. Jo es nevēlos, lai mana darbnīca būtu pilna ar metāla skaidiņām. Un pievienojot dažas LED gaismas, iekārta sāk izskatīties diezgan profesionāli. Pēc tam es priekšpusē pievienoju caurspīdīgas polikarbonāta durvis un sānu stiprinājumu lētam skārieņjutīgam monitoram, kas tiks izmantots iekārtas vadīšanai. Un visbeidzot pieslēdzu vārpstu, un ja jūs kādreiz būvējat CNC iekārtu, neatstājiet vaļīgi patronus uzgriezni uz vārpstas. The complete build of this machine is documented in Īpaši, ja tā griežās nepareizā virzienā. Šīs iekārtas pilnīgā uzbūve ir daudz detalizētāk dokumentēta manā 2. kanālā, kuras arī veicu sākotnējo testu. Darbi, kas ietvēra milzīgās alumīnija būvas platformas pārvēršanu stiprinājumu plāksnē, izurbjot un iegriežot vītni 178 caurumos.
Tas atvieglo detaļu nostiprināšanu, kā arī frēzēšanas skrūvspīļu piestiprināšanu. Visa šī iekārta man izmaksāja $3955, jeb nedaudz vairāk par $5000, un tās izgatavošana aizņēma daudz vairāk laika nekā sākotnēji bija gaidījis. Un šajās izmaksās ir iekļauts viss, sākot no būtiskajām sastāvdaļām, piemēram, rāmja un lineārajiem sliedēm, līdz papildu prīkojumam, piemēram, skārienu ekrānam, monitoram un rokas vadības ritenim. Tas man ļauj pārvietot katru asi pa solim, kas ir tik mazs kā 0,01 mm. Tomēr, ja esi jau kādu laiku abonējis manu kanālu, tu to zināsi. Man jau ir CNC frēzmašīna, kuras iegādājos apmēram pirms 7 gadiem par ļoti zemu cenu. Un no čaļa, kuram noteikti bija fobija no vīkņu fiksatora. Tātad tā nav pati precīzākā vai uzticamākā iekārta, tomēr tā man ļāva izgatavot dažas no lielajām alumīnija plāksnēm, kas tika izmantotas šīs jaunās iekārtas izveidē. Bet, ja jums nav CNC un ir nepieciešams izgatavot dažas detaļas, tad es ļoti iesaku šī video sponsoru JLC CNC, kas piedāvā ātrs un pieejams CNC pakalpojums. Un neuztraucieties, jums nav jāizveido profesionāls inženiertehniskais rasējums. Vienkārši augšupielādējiet savu 3-dimensiju modeli viņa mājaslapā. Pēc tam izvēlieties no piedāvātajām iespējām, piemēram, materiālu, virsmu, apdari vai jebkādus caurumus, kuriem nepieciešams vītnes, un uzreiz saņemiet cenu piedāvājumu. Turklāt viņa izpildes laiks ir tikai 3 līdz 5 darba dienas. Šīs lielās plāksnes tika piegādātas man līdz durvīm tikai pusotru nedēļu pēc pasūtījuma veikšanas. Un esmu ļoti pārsteigts par kvalitāti, īpaši salīdzinot ar plāksni, ko izgatavoju pats. Un šīs jaunās plāksnes lieliski iedarās manā dizainā un nodrošina stipru savienojumu starp portālu un Y manā iekārtā. Godīgi sakot, kaut es būtu pasūtījis no JLC CNC daudz agrāk, jo viņa servis ir lielisks. Un, lai gan man tagad ir pašam savs CNC, es noteikti pasūtīšu no viņiem vēlreiz. Jo viņi piedāvā tādas pakalpojumus kā 5 asu apstrādi un citus materiālus, piemēram, nerūsējošo tēraudu. Tātad, ja vēlaties ātras, pieejamas, pēc pasūtījuma izgatavotas detaļas, tad nepalaidiet garām viņu īpašo piedāvājumu. $70 atlaide pirmajam pasūtījumam, izmantojot saiti aprakstā zemāk. Tātad, 2,5 gadus pēc tam, kad es sāku projektēt šo iekārtu, tā beidzot ir pabeigta. Tātad, izgatavosim dzinēju. Šis ir alumīnija bloks, kas ir nedaudz lielāks par detaļu, kur mums jāizgatavo, un mums ir jāieprogrammē iekārta. Ar instrukciju kopumu, kas pazīstams kā G-kods. G-kods būtībā ir tikai koordinātu saraksts, uz kuriem iekārtai jāvirzās. Tātad, tas varētu norādīt, piemēram, pārvietoties uz Y5, kas ir 5 mm uz priekšu. Tad pārvietoties uz X10, tātad 10 mm pa labi. Tad uz Y0 un pēc tam uz X0. Un tagad iekārta ir izgriezus taisnstūri. Bet ir viens āķis, jo šīs instrukcijas visas ir attiecinātas uz nulles punktu, ko bieži dēvē par darba koordinātu nobīdi. Tagad, lai izgrieztu šo taisnstūri, darba koordinātu nobīde nav tik svarīga. Tomēr, droši vien vislabāk būtu to pārvietot uz apakšējo kreiso stūri, lai nevajadzīgi netērētu visu materiālu loksni. Bet ja mēs vēlamies izgriezt kaut ko daudz lielāku, kas ir tuvāk loksnes izmēram, ir ļoti svarīgi, lai pozīcija būtu iestatīta pareizi. Lai to izdarītu, mēs varam manuāli pārvietot griešanas rīku, līdz tas tikko pieskarās materiāla blokam. Un tad, ņemot vērā instrumentu rādiusu, darba koordinātu nobīdi var nullēt uz šīs ases, bet tas var aizņemt vairākas minūtes, lai precīzi izdarītu to visās 3 asīs. Un alternatīva tam ir izmantot pieskārienu zondi. Ir komerciāli pieejamas pieskārienu zondas, piemēram šī, kas tiek uzstādīta vārpstā, un ir pieslēgta pie ieejas kontakta uz vadības plates. Bet man nepatīk katru reizi izņemt griešanas uzgali, kad nepieciešams veikt detaļu zondēšanu, tāpēc es veicu dažus prototipēšanas darbus un izveidoju savu dizainu. Šī detaļa šeit ir stiprinājuma kronšteinas zondei, un tai nepieciešamas 2 45 grādu slīpas virsmas, pret kurām zonde balstīsies, lai nodrošinātu, ka tā vienmēr atrodas vienā un tajā pašā pozīcijā. Un šis stiprinājums ir piestiprināts pie iekārtas ar dažiem 3D drukātiem starplikām, lai elektriski izolētu to no rāmja. Tad pati zonde ir vienkārši vēl viens alumīnija gabals ar mazo zondes adatu, ko paņem no komerciālās zondes, un tā piestiprinās pie stiprinājuma ar nelielu magnētu. Bet, lai šī zonda varētu sazināties ar vadības plati, es piestiprināju vadu pie stiprinājuma aizmugures un pieslēdzu to signālu kontaktam. Tad es pievienoju zemējumu vadu pie pamatplates. Un cerams, ka zonda pieskaras detaļai, tā noslēdz ķēdi un vadības plate saglabā pozīciju. Tad es varu izmērīt un ieprogrammēt attālumu no zondas līdz vārpstai, un tad tas precīzi saglabās, kur atradīsies darba nobīde. Es arī iepriekš ieprogrammēju vairākas dažādas zondēšanas secības, piemēram, iespēju zondēt visas 4 detaļas malas, lai atrastu tās centru. Un tas darbojas pārsteidzoši labi. Lai arī tas ir tik vienkārši, zondējot nevadīt spējīgs materiāls, var rasties dažas problēmas. Tātad, beidzot izgatavosim karteri. Man vēl daudz jāapgūst, kad runa ir par apstrādi, tāpēc parametri dažkārt liek iekārtē skanēt nedaudz skarbi, bet kopumā esmu apmierināta ar detaļu kvalitāti, ko šī iekārta spēja saražot. Down to a nice cylindrical shape.
as well as boring out the center, where the Šīs detaļas augšējā virsma būs kartera aizmugure, tāpēc tā ir jāizurb, lai atbrīvotu vietu kloķvārstai un gultņiem. Un es izurbju dažas stiprinājumu atveres aizmugurē, lai vēlāk varētu testēt dzinēju, kurām var izgriezt vītni ar speciālu griezēju instrumentu, ko sauc par vītņu frēzi. Tā ir šie slīpie griešanas zobi, kas izgriež ideālu vītni. Tas ietaupa daudz laika un pūļu, salīdzinot ar vītņu griešanu ar roku. Un tad šo apstrādes procesu pusi var pabeigt ar fāzēšanas instrumentu, lai visiem stūriem piešķirtu 45 grādu leņķi. Kad tas ir pabeigts, detaļa jāapgriež, lai apstrādātu kloķa korpusa augšpusi, kas prasa atkārtot zondēšanu, jo detaļu atrašanās vieta tagad ir mainījusies. Un ir svarīgi, lai mēs pareizi iestatītu darba koordinātu nobīdi, jo šī jaunā atvere būs cilindra atrašanās vieta. Lai uzstādītu cilindru, esmu izvēlējies izmantot vītņotu atveri, konkrēti M16 ar 1 mm soli. Un šo vītni ir ļoti patīkami izgriezt ar vītnes gala frēzi. Un iemesls, kāpēc izvēlējos šo vītni, kļūs skaidrs vēlāk. Tātad, pēc vēl viena ātra šķautnes apgriešanas, griezumu, lai noņemtu asās malas, kloķvārpas korpus var apgriezt pēdējo reizi, lai apstrādātu priekšējo pusi, kurai bija nepieciešama zondēšana, virsmas apstrāde un daudz materiāla noņemšanas, lai iegūtu skaistu cilindrisku formu. Tāpat arī izurbjot centru, pa kuru ies cauri izejas vārpsta. Because I want a project to test out my new CNC mill. But I also believe that increasing the operating pressure of these... Tātad pirmā motora detaļa tagad ir pabeigta, un tās apstrāde aizņēma apmēram stundu. Un kamēr es to izgatavoju, es arī izdrukāju to pašu detaļu ar 3-dimensiju printeri, izmantojot sveķus uz Formlabs Form 4 printera, un drukāšana un apstrāde aizņēma apmēram 2 stundas. Tāpat es izdrukāju šo detaļu arī uz Prusacore One, izmantojot PLA plasmasu, un tas aizņēma tikai 22 minūtes. Tomēr šis salīdzinājums nav gluži godīgs, jo alumīnija detaļas sagatavošanas laiks bija apmēram 2 līdz 3 stundas. Tas ir tāpēc, ka atšķirībā no 3D printeriem, kurus var vienkārši importēt 3D modeli, nomainīt dažus parametrus un nospiest drukāt, CNC iekārtai ir nepieciešams iepriekš ieprogrammēt katru griezumu, līdz pat griezuma dziļumam, instrumenta kustības ātrumam un pat tam, kuru instrumentu izmantot. Un, ja kļūdies, ir ļoti viegli kaut ko salauzt. Tātad, lai gan alumīnija detaļa izskatās forši un būs visizturīgākā tādām detaļām kā šīs kloķvārpstas korpus, tam nemaz nav obligāti jābūt tik izturīgam kā alumīnijam. Būtu bijis daudz vieglāk un lētāk to izdrukāt ar 3D printeri. Tad kāpēc es tagad izlemju veidot gaisa dzinēju no alumīnija, ja plasmasas dzinēji, ko es iepriekš uzbūvēju, darbojas lieliski? Daļēji tas ir tāpēc, ka es vēlos projektu, ar kuru izmēģināt savu jauno CNC frēzi. Bet es arī uzskatu, ka šo dzinēju darba spiedienu palielināšana varētu palīdzēt uzlabot efektivitāti un jaudas atdevi. Īpaši, lai darbinātu dzinējus ar šķidru oglekļa dioksīdu, kas istabas temperatūrā ir apmēram 900 PSI. Tomēr atšķirībā no parasta saspiesta gaisa ar 900 PSI, kuru spiediens pakāpeniski samazinās dzinējam darbojoties, šķidrais oglekļa dioksīds uztur aptuveni 900 PSI spiedienu. Līdz visa šķidruma izsvaikošanai tas darbojas gandrīz kā pašregulējošs gāzes avots. Tagad šis konkrētais dzinējs cerams darbosies ar parastu gaisu pie 100 PSI spiediena. Tā kā es vēl tikai mācos labākās metodas, kā izgatavot noteiktas detaļas, un man vēl daudz kas jāizpēta pirms oglekļa dioksīda dzinēja izgatavošanas, īpaši attiecībā uz virzuli un cilindru. Jo, lai gan CNC frēze ir ļoti laba taisna līnija griešanā, pateicoties lineārajai kustības sistēmai, tā ir zināmas grūtības, kad jāgriež apļi. Tas daļēji ir saistīts ar piedziņas motoru precizitātes ierobežojumiem, bet arī ar koordinātu G-kodu sistēmu, kurai iekārta ir jāseko. Kā jau iepriekš minēju, lai izgrieztu kvadrātu, mums ir vajadzīgas 4 koordinātu līnijas. Tātad, lai izgrieztu 8 stūri, mums vajag 8 līnijas. Un ja mēs turpinām palielināt koordinātu skaitu, mēs arvien vairāk pietuvojamies aplim. Tomēr pat ar 150 koda rindām, ko ģenerēja CNC programmatūru, tas joprojām ir tālu no ideāla apļa. Ideālā gadījumā to varētu apstrādāt ar virpu, kas izgatavo pilnīgi apaļas detaļas, tās griežot un izmantojot nekustīgu griešanas uzgali. Bet kā būtu, ja mēs darītu pretējo, grieztu griešanas uzgali ap nekustīgu detaļu? Lai to izdarītu, mums jāizgatavo speciāls instruments, kas nobīda griešanas uzgali par virzuļa rādījusu. Tātad šim instrumentam ir caurums pa vidu, kas ir lielāks par virzuļa diametru. Un no sāniem jānoņem daļa materiāla, lai varētu piestiprināt griešanas uzgali. Tomēr šis instruments gal galā tiks uzstādīts vārpstā un griezīsies ar aptuveni 10 000 apgriezienu minūtē. Tāpēc tam jābūt labi sabalansētam, un tas nav viegli izdarāms, ja no vienas puses tiek noņemts daudz materiāla. Lai to kompensētu, dizains izstās ļoti nedabisks, jo materiāla trūkums vienā pusē tiek līdzsvarots, noņemot materiālu arī no otras puses. Un es šo izstrādāju izmantojot masas centra rīku savā CAD programmā, tāpēc cerēsim, ka tas būs līdzsvarots arī reālajā dzīvē.
Pēc tam tas tiek apgriezts uz sāniem, lai izfrēzētu mazu trīsstūrveida iegriezumu. Jo es plānoju izmantot vienu no šiem griežņu ielikņiem, kuru piestiprināšu ar mazu skrūvi. Tāpēc ir jāizurbj un jāizgriež vītne, taču man nav tik maza vītnes frēze šai vītnes izmēram, tāpēc es vītni izgriezu ar roku. Un tieši 3 apgriezienus pēc tam, kad muļķīgi pārtraucu ierakstu, es salauzu vīkņgriezi. Šis vīkņgriezis bija pamatīgi iestrēdzis, un tas ir pārāk mazs, lai to izņemtu no detaļas, to nesabojājot. Tāpēc man nācās izgatavot pilnīgi jaunu detaļu, un šoreiz es izvēlējos vītņot to no otras puses, kas izdevās daudz labāk. Tad detaļu var apgriezt pēdējo reizi, lai noņemtu visu atlikušo materiālu. Un caurumu var izurkt cauri centram, kuru vajadzēja vītņot ar M10 vītni. Tādējādi es varu izmantot 12 mm diametra pleca skrūvi kā galveno asi. Tātad, ar piestiprināto mazo griešanas uzgali jauno instrumentu var ievietot vārpstā, lai redzētu, vai mēs varam iegūt pilnīgi apaļu virzuli. System's 3D printed tool that applies an internal pressure to the cylinder should be able to polish the cylinder smooth. Now this engine is about as basic as an engine can get, and relies completely on my assumption that the piston seal will make it. Instruments ne tikai labi balansē, bet arī virzuļu apstrādes kvalitāte izskatās daudz labāk. Tā kā instruments veids apļveida griešanu, CNC vienkārši jāvirzās vertikāli. Tagad mums vienkārši jādara tas pats ar cilindru. Par laimi tam ir piemērots instruments. Šis ir izvirpošanas instruments, un tas darbojas tāpat kā mans paštaisītais instruments, tikai iekšējiem diametriem. Un atšķirībā no mana instrumenta, tā diametra varēja regulēt pagriežot šo ritinīti. Tātad, lai izgatavotu cilindru, mēs varam izgriezt mazāku caurumu ar parastu gala frēzi, un pēc tam izmantot izvirpošanas instrumentu, lai paplašinātu to līdz pareizajam diametram. Tas prasa diezgan daudz griezienu, lai iegūtu tieši pareizo izmēru, jo es vēlos, lai virzulis un cilindrs būtu pēc iespējas ciešāki un hermētiski, tādējādi nebūtu nepieciešami virzuļi gredzeni. Un tas ir diezgan tuvu. Tomēr šajā apstrādes procesā ir neliela problēma, jo tas atstāja horizontālas līnijas cilindrā un uz virzuļu, kas var radīt berzis starp abām slīdošajām virsmām. Lai to novērstu, es nopirku slīpēšanas pastu, kas ir abrazīva pasta, un apvienoju to ar speciāli izgatavotu 3D drukātu instrumentu, kas cilindram pieliek iekšējo spiedienu, vajadzētu būt iespējai nopulēt cilindru gludu. Šis dzinējs ir tik vienkāršs, cik vien dzinējs var būt, un pilnībā balstās uz manu pieņēmumu, ka virzuļu blīvējums liks tam darboties. Tas ir tāpēc, ka gaisa ieplūdes vārsts būs vienkārši lodveida vārsts, kuru atver neliela stapa, kas ir izveidota virzuļa augšpusē. Bet ir svarīgi, lai virzulis atver šo lodveida vārstu pēc iespējas tuvāk sava gājiena augšējai pozīcijai. Jo pateicoties kloķvārpsas dabiskajai ģeometrijai, būs nepieciešams mazāks griezes moments, lai atvērtu vārstu, ja tas būs pēc iespējas tuvāk 12, jeb augšējai pozīcijai. Tomēr, ja virzuļi un cilindra blīvējums nav perfekts un gaiss var izplūst, tad vārsts ir jāatver uz ilgāku laiku. Tas būtiski samazina efektivitāti, vai pat var neļaut dzinējam darboties. Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ir kompresija, ko izraisa virzuļu kustība augšup pa cilindru. Tā ir svarīga īsta iekšdedz dzinēja efektivitātei, bet šim gaisa dzinējam tā var radīt problēmas. Jo, ja kompresijas takts rada augstāku spiedienu nekā padeves spiediens, tad tas vienkārši sūknēs gaisu atpakaļ padeves tvetnē un būs mini kompresors, nevis dzinējs. Tagad, tā kā šis dzinējs darbojas tikai ar gaisu, jūs varētu brīnīties, kāpēc es cilindrā izgriežu dzesēšanas ribas. Nu, kad es beidzot darbināšu dzinēju ar šķidru oglekļa dioksīdu, augstspiediena gāzes izplašanās var izraisīt lielu temperatūras kritumu, tāpat kā aerosola baloniņš kļūst augsts, kad to izsmidzina. Tāpēc šīs ribas patiesībā ir paredzētas, lai uzsildītu cilindru, kas palīdzēs gāzei izplasties un cerams uzlabos veiktspēju. Tātad, kad virzulis un klaņķis ir piestiprināti pie kloķvārpstas, cilindru var uzstādīt ar tā vītņoto stiprinājumu, un neliela O-veida blīve ar 3 mm gultņa lodīti var ievietot cilindru galvā, lai izveidot ieplūdes vārstu. Tātad, kad dzinējs ir pilnībā samontēts, to var piestiprināt pie speciāla stiprinājuma, un liela propellera darbosies kā spararats. Tad, kad pie cilindra galvas ir pievienots saspiestā gaisa padeves avots, vai tas darbosies? And as mentioned earlier in the video, the whole build of my CNC... Negluži, bet tieši tāpēc cilindrs ir ieskrūvēts karterī. Un pagriežot cilindru, mēs varam regulēt ieplūdes vārsta fāzi. Tātad, ja cilindrs tiek nolaists, vārsts atvērsies agrāk un aizvērsies vēlāk. Bet, ja tas atverās pārāk agri, motors atpakaļ šaus. Tomēr pat pēc vairākiem mēģinājumiem precīzi noregulēt vārsta laiku, tas joprojām nedarbojās. Tāpēc es nolēmu iešpricēt nedaudz minerāleļas izplūdes atverēs, un tas šķiet ļoti palīdzēja.
Un ar dažām nelielām vārsta laika regulācijām šķita, ka tas sasniedz dīvaina jaudas diapazonu. Tomēr man jāizdomā, kā nofiksēt cilindra vīdni, kad atradīšu optimālo pozīciju, jo elastīgā vērpe spiediena caurulē pamazām maina vārsta laiku. Bet es nevarētu būt apmierinātāks ar šo pirmo prototipu, jo es daudz ko iemācījos tā izgatavošanas procesā. Un kā jau minēju iepriekšējā video, visa manas CNC iekārtas izgatavošana tika detalizētāk dokumentēta manā otrajā kanālā, TimStation. Tāpēc, ja jūs interesē redzēt kādu citu papildu saturu, ko esmu sagatavojis, tad dodieties un apskatiet to, kā arī abonējiet. Paldies, ka skatījāties!